Nav nekādu šaubu, ka tieši gaisma un tās krāsa ir tā, kas mūsos spēj momentāni radīt visdažādākās izjūtas. Nevelti teātrī gaismotājs tiek mūžam turēts īpašā godā. Nav šaubu, ka katram mūsu ikdienas stundu ciklam prasās savs apgaismojums, jo īpaši tas attiecas uz rīta cēlienu. Ik viens piekritīs, ka nav nekā kaitinošāka par pēkšņi ieslēgtu spožu gaismu brīdī, kad vēl esam knapi pamodušies. Bet, kā jau teicām, tehnoloģijas prot pielāgoties cilvēku vajadzībām, un patīkamai acu berzēšanai ir viens teicams risinājums. Naktsgaldiņa lampa apvienojumā ar modinātāju pulksteni un gudrām smadzenēm spēj maigi pamodināt ikvienu. Līdz ko ir pienācis laiks celties, lampa automātiski sāks lēnām palielināt savu spilgtumu. Turklāt, ja ir vēlme, pamošanās rituālu var papildināt gan putnu treļļi, mātes dabas balss vai īpašos gadījumos pat aktīvās lielpilsētas trokšņi. Teiksim, ar wake-up light, kur tiek simulēta saules uzliekšana, līdz ar to cilvēks ir pamodies un viņš ir spirgts un gatavs darbam. Aizejot uz ofisu, kur teiksim, biroja apgaismojums ir saslēgts vienotā sistēmā, kur gaisma pielāgojās dažādiem šiem te dienas cikla darbiem, kur ir vajadzīga intensīvā gaisma, vajadzīga varbūt mazliet pamainīt šo te gaismas krāsu, līdz ar to atpūtinot, ļaujot darbiniekiem relaksēties. Tās ir tās lietas, kas it kā liekas pašsaprotams, kurām mēs varbūt nepievēršam vērību, bet kas patiesībā ļoti ietekmē mūsdienu cilvēku dzīvi. Ar mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem telpu apgaismojums vairs nepilda tikai divējādas funkcijas – ieslēgts un izslēgts. Tagad gaisma prot pielāgoties mūsu vajadzībām, no rīta esot maiga un neuzmācīga, pa dienu gana spilgta un rosinoša, bet vakarā patīkami nomierinoša. Šobrīd mājokļa izgaismošanā ir iestājies pavisam cits laikmets – krāsu laikmets. Ikvienam jau šodien ir pieejamas šādas nelielas stikla bumbas ar krāsainām gaismas diodēm un, ticiet vai ne, tālvadības pulti. Ja klasiskās formas gaismekļi šķiet pārlieku pierasti, tad varam ieskatīties tuvā nākotnē. Tur mums būs pieejama šāda individuālā mājas saulīte, kas savu apgaismojumu regulē atbilstoši diennakts stundām. Bet gaismas krāsu varam iestatīt arī paši, lai drūmās ziemas dienas padarītu nedaudz krāsainākas un siltākas. Bet, ja ar saulīti vien ir par maz, ar šāda īpaša gaismekļa palīdzību varam izgraznot istabas griestus, kur rotaļīgos ornamentus un krāsu toņus varēs mainīt pēc sirds patikas. Savukārt šādas stāvlampas pārspēj visu gaidīto. Pie īpaša sensora pieliekam tādu priekšmetu, kura krāsa atbilst mūsu noskaņojumam, un lampa šai krāsai momentāni pieskaņosies. Starp citu, neierasti moderni gaismas risinājumi mums ir pieejami jau šobrīd, turklāt visai interesantā veidā – ar televizoru. Tāda vienkārša lieta, ko es atceros no savas mammas, kad viņa teica, neskaties televizoru tumšā istabā. Galu galā tas ir tas, kas tā paša mūsu redz, kas teiksim, ja skatās televizoru pilnīgā neapgaismotā istabā, tad acis nogurst daudz ātrāk. Tad ir tas ambilaits, kas veicina šo te uztveri. Tajā pašā laikā acis nenogurst un tas baudījums ir daudz lielāks, jo, ja skatās saulrietu, tad gaisma pielīst visu istabu ar gaismu, un tu jūties tiešām, ka tu skatītos saulrieta dzīvē. Džungļi liekas daudz dzīvāki, debesis zilākas, bet futbola laukums daudz plašāks. Šāds televizors ar savām krāsu spēlēm prot pārsteigt patiesi ikvienu un dod iespēju iejusties ekrānā notiekošajā vēl par vienu piekdaļu vairāk. Bet lūk vēl viena interesanta gaismošanas ierīce. Var teikt, kas gan tur jauns, stikla trauciņā ievietota svecīte. Bet patiesībā tā ir neliela lampiņa, kas prot imitēt svecītes degšanu 24 stundas no vietas. Un visinteresantākais ir šīs digitālās sveces iedegšanas veids. Varam to droši dot bērniem, nebaidoties par izlaistītu parafīnu vai nosvilnātiem aizkariem.